Kolcinieki godīgi atzīst, ka sacensību ideju mazliet nošpikojuši no festivāla Jūrkalnē, redzot, cik foršs, pozitīvs un draudzīgs notikums tas ir. Nu, Kolkas makšķernieku kluba kausa izcīņa jūras makšķerēšanā no krasta jau tradīcija 12 gadu garumā un notiek 2 nedēļas pēc Latvijas čempionāta, vienmēr vēlā rudenī. Ūdenim atdziestot, būtu pienākt tuvāk krastam, respektīvi aizsniedzamā attālumā. Jo vasarā, kad ūdens ir silts, ar retiem izņēmumiem, tad buti ir dziļumā. Šogad piedalās 80 komandas, kas izvietojušās gandrīz 3 km garumā. Pirms sacensību sākuma sportisti izlozē sektorus, katrs 40 metru garš. Tajā atrodas 2 sportisti un katrs makšķerē ar 2 kātiem. Šeit jūra nav tik izteikta ar bedrēm gultnē, bet vienalga ir savs kantīts, ir savs bedrīts un jūra ir jānolās. Jāmāk saskatīt, kur ir kaut kāda dziļāka vietiņa, kur seklāka vietiņa, kur kaut kas interesantāks ir un jānogādātāji esam tur, kur viņi prāt tā būtu atrodas. Jo sektors tālāk no Kolkas raga, jo veiksmīgāk tā novērojuši sportisti. Šogad gan tas nedarbojās, jo tukšums lomos visiem. Austrums jau kaut kā vispār skaitās bada vējš, un šobrīd ir ziemeļaustrums tāds ar tendenci uz ziemeli. Tā kā arī nav tas patīkamākais tieši no sajūtas. Un otrs ir tā, ka bute arī šobrīd tieši no Kolkas ir kaut kur pavirzījusies dziļāk. Ir informācija, ka tieši pie Jūrkalna šobrīd labāk ņem. Kāpēc jūs vispār piedalāties? Kam jums to vajag? Kad es viņu savādāk satikšu, tā es vienreiz gadā viņu satieku. Es no Ventspils, viņš no Mazirpas, tā mēs runājam, ka satiksimies Ovīšos, tas tā kā pusceļā satiksimies, bet kaut kā nesaliekas. Reiz jau Sergejs un Madars uzvarējuši sacensībās ar 17 kg zivju, bet šoreiz abiem vien 3 būtes. Tikmēr citiem lomi vēl mazāki. Kiršteinu ģimene atzīst, ka tas nebūtu nesot galvenais, jo pie jūras viņi vienkārši atpūšoties no ikdienas. Sacensības ir atkal foršāk, ka tu paskaties tur, kaut kā 3 kilometri tā rinda. No. Kaut kādi kontakti, iepazīšanās. Pazīstams cilvēks satikt. Nav jau būtiski to zeltu tagad tur paņemt, tu tā tālāk, to kausu tur. Tikai forši jau ir tas viss, bet tā ir vairāk atpūta. Pēc 7 stundām atskan finiša šāviens un visi lomi tiek nosvērti, jo uzvar smagākais loms. Šoreiz gan maz ko svērt un visu sportistu kopējais lomas sasniedz 12 kg 940 gramus. Par uzvarētājiem kļuva komanda Met un Velk, kuru zivju svars sasniedza 920 gramus. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.